Zvani ir uzstādīti no jauna? No jauna ir uzstādīti tie divi praktiski zvani. Tas trešais maziņais, tas ir tāds, kas iezvana dievkalpojumu pašu sākumu. Tas ir burtiski minūti pirms dievkalpojuma. Tas tāds iezvana, ka sācies dievkalpojums. Bet tas, kas aicina uz dievkalpojumu, visi 4 viņi, ir tādi paši ar to pašu nozīmi skaidrs. Un tie divi, kas ir jaunie, tie arī ir tie, kas, tā teikt, ir pa jaunam taisīti un pa jaunam ir uzstādīti. Jelgavnieki kāds 15 minūtes dzird zvanus. Kāpēc kāds 15 minūtes ir jāzvan? 15 jau nav. Katras 15 minūtes tādā ziņā. Tas ir stundas ceturksnis. Tiek iezvanīts ar vienu tādu sitienu. 15 minūtes, pēc tam pusstunda, pēc tam 45 un pilna stunda. Jāzvana jau nav, bet tas tāds, es vismaz domāju, ka tas ir tāds, varbūt Jelgavas to tādu, kā lai saka, skaistumu vairo Jelgavas centram, kur ir arī tāds ar skaņu šo, tāpat kā Trīsvienības tornim, arī ir savā laikā. Viņš nozvana savu melodiju, tur zvanu nav, bet melodiju nospēlē, ja varētu tā teikt, kāpēc to ir jādara. Var jau arī nedarīt. Bija jau laiks, kad to nedarīja. Un jūs tā kā apņēmāties to darīt, jā? Jā, tāda doma ir. Es tā domāju, ka tas ir skaista, ja visi saka, ka tas nav vajadzīgs, var jau arī izslēgt. Vietēji māja iedzīvotāji nenāk un negrib tos zvanus likvidēt? Vietēji māja iedzīvotāji pašā sākumā, kā sakot, zvanīja un lūdza, lai tika agri nesāk, jo viņi sākumā no 6. Un tagad mēs pārlikam 7. Un viņi mēs sarunājam tā pavisam mierīgi un aprunājāmies, un viens no tiem izteica, bet tagad ir pieraduši un taisni priecīgi, ka viņiem varbūt pat kādreiz pulkstenī nav jāskatās, viņi dzird, cik ir pulkstens, varbūt kādreiz pat atgādina kaut ko, ka jau ir pulkstens tik un varbūt kaut ko jārūsās. Pa pašiem zvaniem, no kā viņi izgatavoti un ko viņi atšķirās no iepriekšējiem? Skatos, uz krāsas ziņā atšķirās un ar gravējumu. Gravējumu jau kādu pats pasūtītājs tādu viņi iegravē un tādus uzrakstus un visu pārējo nosaukums. Katram zvanam parasti ir savs nosaukums. Šie jaunie zvani viens ir Svētā Jāzepa vārdā nosaukts, otrs ir Visvētās Jaunās Marijas vārdā. Jo šī katedrāle, šī baznīca ir Visvētās Jaunās Marijas godām celta. Un tāpēc tas tā ir. Un Svētais Jāzeps ar Svēto Jauno Mariju ir tik ļoti saistīti, ka viņš taču ir Visvētās Jaunās Marijas līgavēns. Un pārējie zvani tā speciāli nav nosaukums nekāds viņiem. Tie ir vecie zvani. Viens tepat Jelgavas, tur arī uzraksts uz viņiem, ka viņš ir Jelgavas zvans, bet otrs mazākais, vecais, augstākais ir kādreiz atvests no Lamiņiem. Un tur ziņā ir rakstīts apostoļa Pāvila vārdi, ka laiks ir jau no miega mosties. Tie ir svēto rakstu vārdi, kur viņš aicina, apostoļs Pāvils aicina uz tādu modrību garīgā ziņā. Ne jau tā, ka zvans tikai, modina kādu no miega rītā, bet šie vārdi attiec tādu garīgu ziņu. Un skaidrs, ka katrs zvans ir pēc sava veida un arī pēc sava materiāla citāds, un līdz ar to arī skaņa viņam ir citāda. Šī firma, Feļčinsku firma, kas ir Polijā, viņa ir tāda pasaules slavena firma taisne ar to, ka viņi ir dabūjuši gan šo metāla sakausējumu, gan arī formu tādu, ka var pat pasūtīt viņiem jautrākus tādus dzīves priecīgāku skaņu vai arī vairāk tādu
minorīgu, nu tāda. Kāda Jelgavā būs dzīvespriecīga skaņa? Būs dzīvespriecīgas. Būs tādas, jautrākas. Tas nosaukums ir šiem zvaniem, tai skaņai, tai zvanu skaņai Alleluja. Tas nozīmē tāds, priecīgu pacelājošu tādu. Varbūt var parādīt, kā tiek darbināti šie zvani, jo ne jau ar roku viņus kustina. Jā, viņi ir darbināti elektriski un šos motorus kārto un ieslēdz attiecīgā laikā elektroniskā iekārta. Kāds izstāstas pie datora kaut kā vai? Datori ir šeit un viss tur ir iekšā. Ieprogrammēts. Darbināt var ar pulti. Pilotka chyba nie. Darbināt var ar pulti. Pults ir šāda. Te var ieslēgt katru zvanu atsevišķi un izslēgt viņu. Darbināt var tur no jebkuras vietas, tepat pagalmā. Ja tālu aizies, tas skaidrs, ka viņš nedarbojas. Tā kā televizora pults apmēram. Ja ļoti tālu televizoru noliks pagalmā, tad jau pults nesniegs. Jūs visus apkārtējos iedzīvotājus var pamodināt ar šo mazo pulti, ja? Jā, var arī 3:00 naktī mums visus uzmodināt. Visus jau ne, tikai tos, kuri dzirdēs. Bet, cerēsim to nedarīt. Vai nebaidās Jelgavas iedzīvotāji, ka mēs te trakosim. Labi, bet būs labi.